Draudēja Guntim un Armandam derībās. Labi, ka cirks ir slēgts. Pavasara vēstneši man paziņoja, ka šodien studijā baigie dūži būšot. Lembergs, Jaunups un Krauliņš. Aivars jau kaut ko saprot no basketbola, bet savulaik mēs ar bročiem viņus tur baigi sitām. Beigās jau atļāvām uzvarēt, lai jau pagaršo no kausa to pavasara labumiņu. Jaunums jau vispār neko no basketbola nesaprot. Labi, tagad kaut ko ir sācis saprast. Es jau viņu izaudzināju. Viņš jau Armands audzēknis. Viņa jau viss man audzēknis. Armands varbūt nav mans audzēknis. Aiziet! Ārā kustin kājas! Man pašam laukumā jāiet. Ar Krauliņu mums agrāk arī bija baigā mīla. Pēc tam vairs tik labi negāja. Pārgāja tā Ventspils pusē. Par VF un Ventspils savstarpējo spēli. Tāda interesanta sajūta, kā treniņu mačā. Agrāk jau viņi visi pie manis tur laida. Kurš spēlēja, kurš sēdēja uz beņķa. Bet spēlē vajadzētu būt labai. Skatos, turnīra tabulā Ventspils pirmie, bet pēc komandas statistikas VFs visos rādītājos pirmajā vietā. Izņemot apmeklējumu. Tur Ventspils ir priekšā. Bet uzvarētāji prognozēt grūti. Kopš pēdējās savstarpējās spēles VFam nomainījušies 5 spēlētāji un treneris. Bet pēc sajūtas liekas, ka tam vajadzētu būt uz labu. Ja kas, man ar Porziņu ir daudz kas kopīgs. Viena no tām lietām ir labs hip-hop. Skats man vēlreiz pierāda. Skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izšķaksta peļķis, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstā vai aizaug.